Šodien mums ir skolā svētki, jo sporta stundas vada kurbada spēlētāji, hokejisti. Ir ļoti liels pārsteigums un ir patīkami redzēt, ka viņi tik aktīvi iesaistās arī skolas dzīvē. Katru reizi, kad bērniem ir kaut kas jauns, to, ko viņi gan nezina, gan tiem bērniem, kuri zina, viņiem actiņi spīd un viņi ar lielu interesi darbojās. Kā mainās? Ļoti spēcīgi mainās attieksme, viņi uzreiz grib sportot, grib piedalīties, grib parādīt, ko viņi māk, cik viņi var. Futbols, basketbols, varbūt arī tagad jau florbols, to jau viņi apmēram zina. Bet tās hokejs, es domāju, viņam ir pirmoreiz, un varbūt arī kādam iepatikās. Tiem, kam interesē, droši gaidām jūs ogras vedas kalē. Paldies visiem, uz redzēšanās! Bet šeit, teiksim, kopā pavadot stundu, kur mēs brīvā tādā atmosfērā to visu izdarījām, es domāju, tas ir viņiem ļoti interesanta diena. Mēs viņus iepazīstam kā cilvēkus, nevis tikai kā hokejistu sportistus. Jo viņus jau ir iedvesmojis ne tikai tas fakts, ka viņi šobrīd sporto ar hokejistiem kopā, bet jau uzzinot to, ka viņiem būs šāda iespēja sportot ar viņiem kopā, viņi jau bija iedvesmoti. To var redzēt arī pēc apmeklējuma, kad piedalās pilnīgi visi, ļoti maz ir atbrīvoto un rezultāts ir te. Viņi ir gatavojuši dāvaniņas. Viņi nāk, ir sagatavojušies un prasa autogrāfus. Cepur nos gan mazie, gan lielie, visi pakļāvās uz visiem mūsu uzdevumiem, visi klausīja to, ko gribēja un varēja redzēt viņos apmierināti. Es domāju, ka mēs viņiem šo dienu padarījām interesantāku. Sports ir forši, tā kā liels paldies par šodienas nodarbību.